Tātad balva iet vaļā, Geto TV piesādāt, šis ir Ultimate Showdown. Spēļu laukam, tev jāsēž tajā stūri, vecīt. Jā. Tas būs tāds labais stūrs par kreiso stūri. Vētas puķis, pret rudas puķi. Tas ir. Tātad. Mēs neizkrist cauri, mēs jau tādu baigi mazajā. Jā. Tātad tas radās, laikam, aizvakar. Vakar, jā, mēs bijām Brimītī. Redzējām vētas puķi par kilogramu, 3,55 laikam. Tas bija ļoti neslīgs cena. Vienkārši par zemāk jau. Un tad Toms teica, ka rudas puķi ir labāk par vētas puķi. Rudas puķi ir labāk, viņi sastīt savu vētas puķi lukstāt. Un tad es, protams, nevēlējos piekrist, un tieši tāpēc mēs esam nonākuši šeit. Ir arī raudā vētas. Ko? Tātad, jā, tas ir. Tad mačs sāksies ar. No labi vētas. Sākam ar vētas puķi. Sliktāk. Jā, tad. Pag, bet abas mačs vienlaicīgi tikai raudā. Nē, tas ir sāks ar. No šitām tās dobas tāpēc, vētas nevērtāk. Bet rudas puķi ir tik maigi. No labi, iet vaļā vētas puķi. Vai tiešām varbūt vajag? Nē. Rudas puķi. Vai nejūt to slāmainu, un vienkārši žogi parādās tāds, vētas puķi vecīgi. Bet rudas puķi. Tas ir tik tālu. Jā. Tas būs tā kā ingvers, tas suši, kas neizvēlē garšu. Vai tad jau viss mums lepzē tējiet, tad izklot šo visu. Laikam, ja spaidīs ātrāk, nu tas ir iet pie tā iecienītā rudas puķis raunda. Pilnīgi izsās tā kā unboxing video, kur ir viena roka moči. Zinu, tādu galīgi ģeviektu. Oh, yeah. That's the stuff, man. Aidā. Viņai nav tas vēlmainums. Viņai nav tas, kur dobas tāpēc. Viņa komerciāli izdevīgāk, ka vairāk viņa var apēst. Eksperts. Gadījums par balto sānā. Viņam vienmēr tāds baltais sānā. To es nekad neesmu noskaidrojis, kur apēdot vēl vienu nākumu, un vēl vienu nākumu, un vēl vienu nākumu. Nenokrīt tikai. Ķiveri ir droši visu. Novars līdkalnīs. Mums vajag neitrālu cilvēku. Kā mēs varam nospēst rauni, mēs esam appārliecināt par dažādām lietām. Nu, bet tad, laikam, varbūt mēs viens no mums mainīt. Es saku, jā, rudas, protams, ir lieliski, vai ne? Bet vētas puķis vienkārši tāds, kas tev štirīs un smelmaini dolbīs. Man doma par vētas tādām izgājieniem. Jā, rudas puķis. Rudas puķis. Pirms vēl vien vētas puķis. Ne, bet vētas puķis ir labs, jā, bet paņem rudas puķis, saprot, tev zob sāp no vētas puķis. Nē, man arī sāp zobi, jā, bet... Vai tā ir labs sāp? Nu, lai es jau moču čekšu otro vētas puķi. Nu, bet tie jau zini, ka mēs bez kilogramu nevarētu noteikt, kurš ir īsti labāks. Jā, par kilogramiem spēr tādu. Vēl tādu. Nē, vētas puķis. Viņi ir maigāki. Jā. Jā. Bet viņai tas pēcgarš, kas iekoš kaklā. Jā. Viņai tas praktīgi. Un ir galpiņi, kas var tamsīt. Un tie zobi nesāp tik daudz, ka nav viņi sāp diezgan. Un dažreiz tā pēcgarša ir tāda, ka, zini, tā kā
Ēdāt tas kokteļīgs bumbiņš šokolādē. O, jā. Ļoti līdzīgi pēcgaršai. Pilnīgi piestāv. Rudas puķi. Labi, es maču pēdējo rudas puķi. Jā, vecpudens īstenībā garšo tikai kāds kokteļīgs bumbiņš. Es varbūt... Jā, es jau esmu gatavs. Vienmēr pēc kilogramu. Tādu... Varbūt es jau neesmu skaidrījuši šorīt apēd, kad 150 grams rudas puķi. Daudz. Vēl joprojām par vecu putnu balso. Pēc 150 gramiem rudas puķi. It kā neliekas daudz, bet īstenībā 150 gramiem. Kam tā pakar to rītu končām bats, kur tikai nešķiet. Bet tas baltais. Jā. Nē. Tas krīt. Viņi jau sastāv nerakstīt. Jā. Sastāvs ir pie... Tagad ņem un zver. Dizains gan pamainījies. Tāds nulkulīgās. Jā. Vienkārši... Viņai arī nav labi pēcgarši. Viņai arī tāda pati. Vienīgi viņai bišķiņ tāds... Kāpēc kaut kā tāda... Riekstīgāk, mazāk kokas riekstīgas. Jā. Kā... Mārķis, koļi. Padzīvoja. Bez karamela. Bez Nikax Corporation piedeva. Nē, garša mazliet tā marcipānīgi, bet... Viņi pēc rudas puķi garšo. Jā, man dzīvo. Nē. Es vairs neturu to saldēm. Tad mēs paliekam, ka... Vēstībā neviena, ne otra pašlaik joprojām uzvarētāji. Varbūt šis tik nolemts. Geto TV rudas puķi versus vecpudens tālākajās sērijās. Jā. Pašlaik ir neizšķirt. Kilograms pret kilogramu seklos. Neaizmirst the epic final tona pēc to. Labi, Geto TV out. Yeah.